Radars. Un esiet sveicināti podkastā Radars. Ar jums kopā, kā jau parasti, kā jau jūs varat dzirdēt, ir Monta, ir Paula, ir Robčiks. Yeah. Jā. Yes, sir. Jā. Yeah, boy. Es to pašu gribēju teikt. Izņēmi vārdus no mutes, pilnīgi. Nu Vēl reāli. izņēmi. Ak, ņēmēji. Oh my god. Bro! Bruh. Okay, šis bija par robežām. Šis par intro bija par traku. Bet mēs mācam tā. Labi, mēs maucam tālāk. Mēs mācam tālāk. Ok, nu tā tad. Ja mēs esam tik tālu jau izmalkuši, tad... Tu jau zināt. Kāpēc mēs šeit kopā esam sanākuši šodien? Jūs zināt, kad ir sezonas noslēguma sērija. Tas nozīmē, ka mēs esam izdomājuši izveidot mūsu šodienas tādu tā kā topu. Mēģināsim šīs dienas laikā noskaidrot, kas tad ir mūsu prāt sezonas labākā epizode. Sezona tā tad ir sākot no Zodijaka līdz Raganām, kas bija mūsu iepriekšējā sērija. Tad šīs sērijas tiek izvērtētas tādā veidā, kad mēs esam katrs salikuši savu top 5. Mēs nosauksim katru 5. vietu, piekomentēsim, kāpēc tāda ir mūsu izvēle. Pēc tam katru 4., katru 3. un tā līdz 1. Un katra šī vieta nopelna arī punktus, proti 5. vieta nopelna 1 punktu, katra 4. vieta nopelna 2 punktus un tā līdz augšai līdz 5. vietai ir 5. Līdz 1. vietai ir 5 punkti. Tā kā tas ir tas mūsu šodienas uzdevums un tas, ko mēs šodien esam ieplānojuši. Vēl ko es varu piebilst ir tas, ka mēs varam iepriecināt tos klausītājus, kuri Ališi domā, ka mūsu epizodes ir super garas. Pēc mūsu aprēķiniem šai epizodai galīgi nevajadzētu būt garai. Nu, ne tik garai vismaz. Ne tik garai kā parasti vismaz, jā. Nu, jā, mēs reiķinām uz stundu, bet nu tad jau redzēs tā kā. Jā. Kāds vēlas kaut ko piekomentēt? Nē, let's just get it on, boy. Vēl vispār svarīgs. Svarīgs fakts ir, kad, jā, mēs vienkārši, ja kāds vēl mūs klausās vēl no iepriekš 2. sezonas, mēs ar Robi taisījām tier list. Tā kā mēs gājām cauri pilnīgi visām epizodēm no 2. sezonas. Un, jā, un tagad mēs izdomājām, ka jā, mēs vienkārši katrs liksim top 5, jo pirmkārt mums ir 3. cilvēks tagad. Un, jā, Paulai būs tagad iespēja arī atskatīties uz pilnu sezonu kopumā. Un, jā, es domāju, noteikti mēs arī beigās sniegsim kopumā vispār kaut kādus ieskatus par to, kas mums likās labi šajā sezonā, par to, par ko mēs varētu varbūt uzlabot. Nu tā vispārīgi. Un, jā, tā kā būs forši dzirdēt vēl jā, cilvēka viedokli, kā saka, kurš ir pievienojies vēlāk podkastā. Tā kā man tas liekas būs super interesanti. Jā, es arī ļoti tā ceru. Anyway, jā, ko es varu piebilst? Man nav ko piebilst. Jā, es varu piekomentēt, bija tāda lieta, jā. Toreiz tīrlisti likām, bija interesanti vispār, kad bija daudz, kas sakrita, bet bija šis tas arī, kas nesakrita. Tīpaši kaut kādas augšgalas, teiksim tā, nu, tas topa virzotni kaut kāda. Jā, jā. Mišķiņi, bet, nu, tur bija sava loģika apakšā, kāpēc tur bija skaidrojums, tas bija viss normāli. Manējais lists ir tāds ļoti subjektīvs, teiksim tā, tas ir tā no preferences, tas top 5. Nu, normāli, tad jau redzēsim. Nu, man arī bija, starp citu, nu, kad mēs iesākam sērijas, nu, vai kad sākam runāt par tematu, tad Monte mēdz uzdot jautājumu, piemēram, nu, ko jūs zinat par raganām or something, vai ko jums viņas asociējas, vai ne? Šeit gadījumā tad es varētu uzdot jautājumu, kā gāja ar top likšanu? Sagādāja kāds grūtības, vai ne? Vai bija uzreiz skaidrs mans top 5? Man nebija skaidrs sākumā. Man bija tā, kad vispār es teiktu, kad man bija plus mīnus skaidrs, ko es gribu likt.
bet man bija grūti izlemt tā kā precīzi, ko pa vietām sadalīt. Man bija tā kā epizodes idejas galvā, bet kā viņas sarindot, tas bija grūtākais tieši. Yep. Man bija virsotnīte bišķiņa skaidra, bet pēc tam gan man es baigi domāju, ko likt. Un man bija divas, kuras tur cīnījās par iekļūšanu, un es sapratu, kas ir ielikt tikai viena no viņām, bet līdz tam jau mēs tiksim. Yeah. Bet bija bišķiņa arī challenge, jā. Sure, patiesībā man divas es zināju, divas man atnāca arī diezgan ātri un par pēdējo es domāju. Es baigi tur gāju cauri, mēģināju saprast, bet jā. Man pirmā vieta bija skaidra, pārējās man bija tā grūti. Tas nozīmē, ka šis jau ir interesanti, vismaz priekš manis. Jā. Yes, labi. Tad laikam jāblaiž vaļā, ja? Nu, labi. Nu, tad, tad mēs vienkārši varam teikt, jā, katrs piekto vietu. Kurš iesāks ar savu piekto vietu? Jā, vispār, nē, možda mēs varam darīt ķipa tā kā, nezinu, es, Paula, Robis, un tad Robis, Paula, es, un tad mēs kaut kādu. Es jau pirmais iedomājos, tā kā mēs parasti Monta Facts Girl, Latvijas Robis LV cases, un tad es doing my best. Vai iesākam standartā. Man pirmā, tad es, tad Paula, tad pamainīsim tas okay. atcīm. Tagad vienkārši pateikt vietu vai un uzreiz piekomentēt, vai ķipam, tā kā mēs pasakam un tad komentējam? Sākumā pasakam vienkārši. Jā, tad varēs arī pirmā piekomentēt. Ok, labi. Tātad mini drum rolls, tātad piektā vieta, kas personīgi, kas man ierindojās, bija epizode par Area 51. Ok. Par ko? Area 51. Area 51, sorry. Jā, Area 51. Ok, jā. Man ir 9/11 viņa torņi. Un man arī ir Area 51. Yeah! Jā, tāpēc man bija tāds skrrr. Tāpēc es varēju tikai pateikt, kas tas bija. Nice. Man patīk sakritības. Vau, es nedomāju, ka sakritīs. Ja mēs pat studijā varētu, nezinu, iedot 5. Vai ne, tā kā virtuālais hype. Virtuālais hudrš. Tu nezini, vai tā bija man roka vai kāja. Numur 5, jā, Area 51. Nu labi, tad es gribu dzirdēt, kāpēc Area 51. Jā, no manas puses ir tā, ka pirmkārt šis temats bija, ko es ierosināju, tas jau bija viens, jo vienkārši man interesē par Area 51 un man vienmēr likās interesanti, tad es gribēju vienmēr papētīt vairāk par šo tematu, tāpēc tas no vienas puses, ka vienkārši, ka man tas ir tā kā tūs temats, un otrs man liekas, kad mums tajā epizodē bija forši sagāja, kad es pasāstīju tā kā, vairāk par to ASV piemēru, loģiski, tāpēc, ka mēs runājam par Area 51 un par to visu, kā viņi gribēja to ielenkt, to Area 51, un reizē bija arī tā kā no Latvijas pāris tādi interesanti gadījumi, ko es arī vispār nebiju dzirdējis saistībā ar NLO, tā kā, man liekas, ļoti labi komplementēja viens otru. Tāpēc es viņu ieliku kā 5. vietā. Nice. Jā. Paul, tu arī, par cik jums sakrīt, tu arī var vienkārši, pielikt savu komentāru. Man gan arī, protams, par to pašu, kas tur vispār notiek, kas un par to Latviju. Es piekritīšu Montai Plusal, man bija diezgan interesanti paskatīties, kādas tos dažādos fenomenus, par ko, ja mēs runājam tieši par ciplanētiešiem, visiem tiem ekstraterestriāļiem, ārpus pasaules būtnēm, paskatīties, kāpēc mēs esam satikuši, kāpēc ne. Īsāk sakot, es pirmo reizi uzskrēju pat uz zinātniskiem rakstiem par šo tēmu, tādēļ man tas bija tāds dwelled into a place, es nekad nedomāju, ka es aizies. Un tā diezgan interesanti salikās viss kopā. Yeah. Jā. Jā, šitā bija arī sezonas, ne sezonas, bet mēs bijām pazuduši uz ilgāku laiku, un tad ar šo sēriju mēs viņu atklājām. Yep. Atnācām atpakaļ tā jāsaka, un tas arī šo sēriju, man liekas, padara ļoti īpaši. Yes. Es cenšos atcerēties, par ko tur bija, ko mēs runājām. Savu daļu cenšos mazliet arī atcerēties, ko es tur pa Latviju liku. Tur bija šādas tādas interesantas lietas, es atceros. Tu stāstīji par kaut kādu koncertu Jūrmalā, kas tur dziedāja, un ka tur tie 3 stūriņš bija gaisā. Jā, Jūras pērlu, man liekas, Laima veikala vai kaut kas tāds. Jā. Latvijā tur bija daudz tie stāsti, viņi bija tādi izvilkti no visādiem formiem, cik tur viņi bija reāli, tas jautājums, jā, tur
kaut kāds bija iznācis no mājas, zinu, un redzējis lidojošu sardeli virs savu jumtu. Nu, tā kā. Lidojošu sardeli. Nu, bez mazvai. Labi izklausās. Girl, were you at the Pink Pony Club? Man liekas, mēs epizodi ar par šo rācu. Tā kā, man viņa arī bija pie tādiem, par ko es padomāju, bet numur 5 viņa man kaut kā nenonāca. Bet tālu nebija no numur 5. Bet man bija 9/11 viņa torņi. Jā, tad, kad es liku savu top 5, man bija 2 sērijas, kas man struktūras ziņā likās diezgan līdzīgas. Un es sapratu, ka vienai no viņām ir jābūt iekšā, un tad es domāju, kur man patīk labāk, un es beigās izvēlējos 2 torņus. Viņai, man liekas, bija vienkārši pats sērija pat par sevi. Man ļoti patika, kā viņi tika uztaisīti struktūras ziņā, gan visi timelines, gan visādi vēsturiski fakti. Mana daļa varbūt man tik ļoti nepatika. Man nelikās, ka es tur kaut ko tik interesanti iedevu, jo, kas tur latviešiem labi viens tur strādāja tajā turnī, bet viņš nokvēja darbu. Pārējie bija kaut kur blakus, iedeva savu komentāru. Bet man arī šitas bišķiņa aizrāva vēl pirms mēs ierakstījām tādā ziņā, ka kad mēs taisījām to pētījumu, tad es ar kaut kā sāku lasīt par to, kas tas bija Bin Lādens vai kas bija, kurš tur to visu tur cepi, ka viņš tur sākumā bija sabiedroties ar štatiem, un tas viss, tas kaut kā tās man aizrāva, un tas viss, kā viņi to visu izplānoja, kā viņi tur jau iesūtīja, kad jau tos cilvēkus Amerikā, lai viņi mācās lidot, un kāds viss tur baigi interesantā sistēma likās, un vienkārši šis mani kaut kā vairāk aizrāva par to man otru izvēlu, un odziņa, kas man liekas bija visam pa virsu šitam, kas man patika, bija Pauls daļa, par tām konspirācijas teorijām, kur raķeti ielido šitajā ēkā, un tāds, lidmašīna ielido ēkā, viņam tāds, nē, tā ir raķeti, bet te ir krēsls, tā kā lidmašīnas pilota. Un black box un viss pārējais. Nē, tur bija raķete, vai tur kāds vēl pasaka, tā kā, jā, tas viss bija ilūzija, tā kā 2001. Lējās, es tiešām atceros, ka man lējās rēcīgi un tik stulbas tās teorijas, tādā ziņā, ka tad man likās, jā, man ir jāizvēlās no 2, man šitā kaut kā vairāk iekrīt sirsniņā. Nice. Jā. Otrā gan es arī gan jau pieskaršos kādā brīdī, bet ne šobrīd, tā kā tālūk, jā. Man nice. Man ir laikam arī jāsāk ar 4, jā? Jā. Paga, pirms tā mēs raustījos, kad es runāju, vai ne? Nē. Ok, tad es zinu, kur ir problēma, man telefons bija pārāk tuvu. Jā. What kind of 2000 shit is that? Don't ask me, man. Bet labi, jā, droši. Nokia lieto. Viss torz nobruk. Es vispār 5. klasē tēloju Nokia kaut kādā skolas priekšnesam. Bro, tu tēloji nošku? Man aptina, man liekas, ar foliju, man bija tāda kaut kartona kaste, man liekas, izgriezt kaut kādu. Oh my god. Galva bija. Jā, man bija tā kā nosparādas telefons jātēlo. Izklausies pēc Charles Manson. Es tā kā uzkāpis skatos, un diši kaut kur uz ceļiem tupēja pa zāles vidū kaut kur. Ok. Bet lit Halloween kostīms noška, tu nos. Mind blown. Ok, pierakstam idejas uz Mons Halloween balli. Man jau es joprojām neteiktu pār tām, kad Robčiks pastāstīja, ka viņš paņēma lāpstu un viņš bija sprīdīts. Viss. Jā, tas bija jā. Tas arī bija labs. Katros, ka mums bija Džonijs no ECR sēdījis arī viens čals. Paņēma dēli apzīmē. Džonijs un Planks. Es beidzu Džonijs. Viens čals bija Mārtiņš Ķibilds no Gribu būt miljonārs. Jā. Kaut kas, man liekas, bija Dons arī. Noskupā. Oh my god, Dons, yes. Labi, numur 4. Ja Monte iepriekš iesāk, tad, lai šoreiz viņa paliek 3, tad būs Paula Monte. Davai. Numur 4. Robčikam ir Irbēne, Viliskā ex-murder house un pamestās vietas. Ok. Man 2. vietā ir Černobiļa. 4. gribētu teikt. Ui! 4. The fuck, jā, 4. vietā Černobiļa. Ok.
Labi. Interesanti, jo man ir atšķirās no jums, man ir kulti. Oh! Yes. Nice. So mēs tādā pašā secībā varam arī iet, es domāju. Es šobrīd datēju rezultātus vienkārši kāds ar kaut ko piekomentēt. Oh my god. Labi, es varu paskaidrot vienkārši no savas perspektīvas. Nokrita. Bet, kas man patika no kultiem personīgi, kāpēc viņus jau 4. Pirmkārt, man vispār atkal temats patīk. Man kulti vispār liekas ļoti interesants temats, par kuriem vispār varētu mierīgi uztaisīt pār 2, pār 3, pār 30, tā kā tur ir nereāli daudz. Varētu veselu podkāstu atsevišķi uztaisīt par kultiem tikai. Yep. Tik daudz informācijas par to visu. Tur daudz ko var runāt. Jā, un tā kā tas ir viens, tā kā man patīk tas, nepatīk, bet interesē, tas psiholoģiskais aspekts tieši kā tie cult leaders apstrādā tos cilvēkus, lai viņiem sekotu, un kā viņi tā kā kādas metodas pielieto un tā. Un trešais, kas personīgi no tieši tās konkrēta epizodes, kas man patika, ir, kad... man liekas, arī te bija ļoti labs mikslis starp, es tā kā vairāk pastāstīju tādas, varbūt, no tādas teorētiskās daļas, teiksim tā, un tad šeit bija arī labs case paņemts, Robim, es uzskatu, par Mansonu, man liekas, baigi labi bija, varēja redzēt reāli, kā tas notiek viss, un kā, principā tas, ko es teicu, praktiski arī tajā keisā parādījās, un tā kā varēja labi sakombinēt tos divus elementus. Tā kā tas ir no manas puses, kāpēc man tā kā viņa bija maķinīta augstāk par Area 51. Man ir, es par to Černobiļu varu pateikt, kāpēc man ļoti patika, kā mēs sīki smalki iegājām katrā, var teikt, minūtē, kas tur īsti notika, un apspriedām gan kā tas ietekmē pēc tam tu paši to Ukrainu, un tālāk arī līdz Latvijai, kā tas noticies, tāpēc man tas ir suta augstāk par to Area 51. Nedaudz ļoti iepatika šitai iedvalvot, jo man pašai kādreiz arī ļoti aizrāva tā tēma, un arī vēl interesantāk, es nekad nebiju iedomājusies par tām sazvērestības teorijām, tās, ko piemeklē, bija tāds dzējums. Ka tur no visām malām, gan tur var no kaut kā reālāka, gan uz kaut ko mistiskāku, gan uz kaut ko, ģeoloģiskāku. Tur tā apmēram, kā tur kāds tās versijas ir, kāds bija tomēr tas īstais iemesls, kādēļ tas notika. Jep. Es brīnos, ka tu viņu augstāk neuzliki, ja guldīgi. Es gaidīju, ka tu viņu augstāk uzliksi, jo es zinu, ka tev tas temats beigtus bija. Tā kā man interesanti tagad īstībā, kurš tev ir pirmajā vietā, jo es domāju, ka tu šito liks pirmo, ja godīgi. Oh, Nē, tas būtu bijis, nepieklājīgi viņu neielikt. Jā, zinot, cik tu baigi par to tematu iespringē. Jā. Jā, man patika ļoti Irbenes daļa. Pati par sevi vienkārši. Paldies, Pāl. Man likās ļoti interesants arī citi tie Latvijas piemēri, ko es tur pieminēju. Man viņi likās arī interesanti tādā ziņā, ka man likās, tas ir kaut kas, ar ko var strādāt arī tālākie montori, kur 5. sērijā par... Monti tikko teica, kad par kultiem Monti runāja, un viņi saka, ka tur ir ar ko var taisīt 2., 3., 4. daļu. Tad kaut kādu laiku atpakaļ, kad mēs plānojām sezonu, mums bija doma par kaut kādiem, real life izbraucieniem, kaut kādu kontentu taisīt. Tad man likās, ka mēs kaut kādas vietas izcēlām, kuras varbūt kādreiz var apmeklēt. Tāpēc man likās tāds kaut kas, kaut kas no kā kaut ko vairāk var izspiest, un tāpēc viņam iedod 4. vietu. Un arī Vieliska Murderhouse par to, ka tas ir turisma objekts. Kas arī ir bišķiņi interesanti, labi, tas nav Latvijā, bet tas tāds ar kaut kas bišķiņa ārpus ierastā. Tā kā tālāk, jā. Tāpēc es izvēlējos savā 4. vietā likt Irbeni, jā. Ko esam nonākuši līdz top 3? Jā, tad tagad es būšu, jā, pēc tam. Jā, es domāju, Pāla, man tad kā hosts numur 3 var iesākt. Jā, labi. Labi, man numur 3 ir tās pašas pamestās vietas. Irbene Vilkoks house, jā. Tu uzliki viņu augstāk. Jā, man viņa ir bišķiņa augstāk. Man ir tagad pamestās vietas, man ir tagad 3. vietā.
Nē, vai viņi totally makes sense, kāpēc tev viņi ir augstāk, tāpēc, ka tev konkrēti saistība ar šo epizodi. Girl. Tā kā, jā, nice. Man ir jāsaka, labi, man notējās. Es pateikšu, Jolo. man ir šausminošie zvani. 911 calls. Ok. Interesting. Nu, man ir epizode, kuru jau tika pieminēta, un tā ir 9/11. Man ir 3. vietā. Okay. Tas 9/11 lidmašīnas, right? Jā. Protams. Jā. Tā kā, tad Paula var iesākt. Man jau, protams, pamestās vietas, tādēļ, ka, of course, Irbene. Jo man patīk, ka es varēju ne tikai tur atrast info, pastāstīt par to, kā tur kādreiz deva vaļā gāja, kā tā vēsture bija tai vietai, plus tur arī pilnībā bijis true crime case. Arī, ka tā palasīja, paklausījās, kas tur īsti notikās, tas arī tāds wow, džajum. Jo tā ir tā lieta, ka tur, kur tā Irbene pati atrodas un kad apkārt ir vairāk tādi miestiņi, nekādi, tuvākā pilsēta, protams, Ventspils, bet tas viss notikās ap tiem miestiņiem, ka tur tāds skandāls izveidojies tajā vietā, un arī tas, ka diezgan regulāri sanāk, ja, piemēram, kaut kur brauc uz tur tālāk augstāku galu, diezgan regulāri sanāk pabraut garām vai izbraukt cauri Irbenei pašai, tāpēc man tā bija prieks par to parunāt. Es piekrītu, es arī atceros vēl projām to, ko tu stāstīji. Man liekas, tas bija apsargs. Jā, apsargs. Jā, tas bija crazy stories, jā. Tas diezgan, ka cik bija 10 gadu apakaļ vai 11 jau? Kādu laiciņu apakaļ, jau tas bija, jā. So, yeah, I like that. Man ir... Jā, kāpēc tev top 3 ir tie zvani? 9/11 calls. Tāpēc, kad lielākais actions man likās, ja man bija... Galais tu teici 9/11 calls, 911 calls. 911 calls, sorry, tas pierakstīs. Vecīts. Svītriņa pie vidu, daudz ko maina starp 9 un 1. Viņš sapisās. Anyway, tad man vienkārši, ja man būtu, kā klausītājiem, man vienkārši, es nezinu, es nebūtu radaru vadītājs, bet es būtu atradis šo podcastu un es klausītos, tad šis man vienkārši iedod baigo actionu, man būtu tāds baigi interesanti, kad tu reāli, tu dzirdi arī kaut ko reāli, kaut kāds reāls notikumus, un tad bija arī tas slavenais kas viņa bija Rūta Praise vai kas tā, Omika vai ķipa uzbruka, bet tas viss bija feikāls, ko es arī, es biju pēc tam viņa bija atklājis, bet es neesmu pārācināts, vai es zināju, ka tas ir feikāls, un action pack bišķiņ tāds. I can see that. Makes sense, jā. Tas definitely, ja man jāsalīdzina ar pārējām epizodēm, tāds viens no tādām, kā lai pasaka, viena no tādām epizodēm, kur tu tā kā varbūt don't feel like super comfortable, like, tā kā, kad tu klausies tos zvanus, tā kā tādā ziņā, kad kamēr researchu darīju un tā. Bet, Robis jau pieminēja iepriekšējo epizodi, bet, es nevarēju neielikt top 3 9/11. Man personīgi tiešām likās ļoti, ļoti kvalitatīva epizode. Es ļoti daudz research ieliku tajā epizodē, skatoties par visu timelineu, par visiem tiem notikumiem par un ap, kas ar to saistījās, un arī Robs nedaudz pieminēja iepriekš, bet man liekas, ka tā kā bija ļoti labi sasaistītas tagad. Ja, piemēram, par kultiem man likās, kad, piemēram, Robija case un tā kā mans tas... paskaidrojums likās labi salikts kopā, tad 9/11 man tieši likās, kad bija labi salikts tā kā tieši vairāk mana daļa un Pauls daļa kopā. Jā, es piekrītu. Jā. Es teicu kaut ko līdzīgu. Tā kā... Labas daļas, jā. Bet man likās diezgan nice. Yes. Ok. Moving on. Otrā vieta. Tātad rezultāti piefiksēti? Es tikai pierakstu vietas, es punktus neskaitu, varbūt man punktus skaita, bet es vēl neskaitu.
Ok, otrajā vietā atkal es nevarēju neielikt. Man liekas, actually viena no top epizodēm vispār, kas mums podkāstā bijusi. Čornobiļa. Nu, es nevaru, vienkārši quality stuff right there. Bet jā, tas ir manējā otrā vieta. Yes, sir. Mana otrā vieta ir Zodiaks. Good job, īstenībā. Es pat nešaubos, ka to varēja ielikt diezgan augstu. Un tad man man otrā vieta ir Kaislas noziegumi. Ok. Yes, quite recent. Jā, aiziet man te pastāst. Jā. Iepriekš jau tika pieminēta šī Čornobiļas epizode, bet atkal man īstenībā ļoti līdzīgs pamatojums kā 9/11 epizodei, bet ko es gribētu teikt? Kāpēc? Kāpēc? Černobiļa. Kāpēc? Kāpēc? Bet man tas vairāk, ko jau iepriekš teica, kad līdzīgs pamatojums kā 9/11, kad man likās ļoti, pirmkārt, es te vēl vairāk research izdarīju nekā priekš 9/11. Tas tur visu pilno timeline reāli izskatīju, kā viss notika un tā. Turklāt pats temats saistībā ir ar Latviju, arī savā ziņā. Tā kā, man konkrēti vairāk, jo man tas, radinieks bija Černobiļā pēc tam vākt visu to. Un man liekas, atkal bija ļoti labi. Un, ja man te jāsaliek, piemēram, ja man likās iepriekšējās epizodēs, tā kā, kuras minēja, piemēram, mana un Robija daļa, piemēram, mana un Pauls daļa, šeit man likās visas daļas ļoti tā tīri labi sagāja kopā, tāpēc viņu uzlika augstāk nekā par 9/11, jā. Oh, nice. Man patīk tos pamatojums. You're welcome. Centli. I mean, jā. Nē, tiešām. Un es man patīk arī, ka tu paskatu. Es aizmirsu par to radnieku. Es atceros, teicu sērijā, bet es vienkārši biju piemirst tagad. Bet, I see how it makes sense, kad viņi tev ir tik augsti, jā. Zodiaks, man tas bija riktīgi labs case. Tas ir leģendārs. Tas ir leģendārs. Nē, bet tas bija labs sezonas sākums, un es atceros, kā es viņā iegāju iekšā, kad tas bija case, kur tu sāc kaut ko pētīt, un tur kaut kas no jauna atverās, un visa ir ieskanēta no tiem laikiem vēl viss kaut kāda avīžu raksta, un vēl kaut kas cits, un ir attēli ar to nošauto taksistu, piemēram, un tā tālāk. Un ir dažādas mājaslapas par to Zodiaku un NT Racers. Jā, kur joprojām viņi meklē, kur joprojām tur apdēļ. Tas kāds forums, jā, un vēl joprojām nav atklāts viņš, un aizvien jauni parādās tie potenciālie Zodiaki, kurš tad tur īsti bija un tā tālāk, bet... Jā, un es atceros vēl filmu noskatījos Zodiaks dēļ šī case un ar pazīstamiem aktieriem. Es zinu, ka Roberts Downey Jr. tur bija, bet bija vēl viens pazīstams, bet aizmirst viņu uzvārdu. Bet anyway, ka tas case, viņš pats pa sevi bija interesants ar visu to storiju un tas, ko viņš, rakstīšanas daļa, tā pētīšanas daļa, kad... Tu atver mājaslapu, un tur ir vēl sub-storija, parādās kaut kādas teorijas, un the more, tā kā dziļāk tu roc, jo tu vairāk atrodi kaut kādas tu lietas, un es biju riktīgi iekarsts, un tas bija, riktīgi man aizrāva šis, ka es pat aizbēju vienu brīdi, un man bija tāds, wow, viss tās mājaslapas, ko es atradu, un tāds, un 7, nezinu, teorijas kaut kādas, tur, un cik viņam tās kaut kādas slepkavības pierakstītas, kuras varētu būt viņi, kuras nevarētu būt viņas, kaut kādi case, kas kaut kur citur notiek. Un vēl nesen, starp citu, kaut kur bija raksts, vai tagad, pāris gadus atpakaļ kaut kas veidoja kaut kādu raidījumu, man liekas, par to pašu Lee Allenu, kurš bija galvenais, aizdomā, turamais. Yeah. Viens no tiem, bet viņš bija galvenais. Kurš kaut kā, man liekas, bija teicis, ka viņš esot, viņam bija kaut kāds ģimenes izbrauciens, bet ne ar viņu ģimeni, bet kaut kas tur, nezinu, brāļ ģimene ar something, whatever.
Un viņš tie bērni viņam kaut ko tad prasījuši, viņš esot teicis, ka tas esot bijis viņš or something. Bet, nu labi, protams, tas var būt šaus un tas viss tā tālāk, bet vienkārši pēkšņi atcerējos, ka es kaut ko nesen biju, viņš tur palasījis kaut ko, un man bija tāds, oh, wow. Man liekas, tas bija tieši Alvins, kas to teica. Bet katrā ziņā, jā, man kaut kā ļoti, ļoti šis case patiesībā aizrāva, un jā, tāpēc. Ot tā. Nu, un tad es pa savējo, jā? Tā tad... Paul par mīlestību. Es par noziegumiem. Yes. Like, bro, Valmieras mīlas 3 stūrs. Girl, es biju tik invested. Un es biju tik ļoti uz pakaļas tai pašā brīdī. Girl! Sākot ar to, ka Valmierā tur cietumnieku čiliņā pastaigājas un ar visu... Jā, tas bija tik labs. Un ar visu to, cik dumšs bija tas čals, kas mēģināja novākt šito, ko viņš žentiņu negribēja novākt, kā sauc to tur otru, ko gribēja novākt. Neatceros. Bet jā. Es saprotu, ko domā, es ar to meiteni neatceros. Jā, žentiņ bija tas zobārsts, viņi gribēja tā savu mīļākā sievu novākt. Jā, žentiņ, un tas to otrais aizmirst, kā viņi sauca. Bet, bro, tas, cik ļoti uz pakaļs no tā, cik ļoti saplānoja, bet tas cietumnieks bija tik dumšs un vienkārši, bro. Bet jā, es saku, es biju tik invested tajā keisā, tas man ritīgi aizrāva. Tas bija tik smieklīgs arī. Jā, nu smieklīgs, bet nav smieklīgs. Jā, ka tu vienkārši... Aizraujoši varbūt definēsim tā. Jā, chloroform, ko tur mēģina iemidzināt un satur, un tā atver durus, un tur tāds, bro, viņi nav beigta vēl. Jā. Jā, viņai taču bija... Jā, viņai bija 16 sitieni pa galvu. Jā, un vēl kaut kas saturts vēl bija, un jau bija to chloroformu šitais, tad netiekšu saindēta, bet tu, karači, bija zem chloroformu. Nu, tā kā mēģināja iemidzināt. Nu, viņa mēģināja noindēt, bet par cik viņai bija šoks par to, ka viņa tur sīta, tad viņai izraisīja kaut pretefektu, un viņa vienkārši atslābināja no šoku, un viņa pēkšņi pamodās. Jā, un tad vienkārši atver turis, huju, tu nav beigts. Jā, ka tā žentiņa ienāca tai dzīvoklī, nezinu kāpēc, šito es atceros. Jā, kura vispār nepaķeksi. Jā, tieši tā, un tas man pieejamās informācijas. Es fucking dievināju to visu keisu, tas man nenormāli ritīgi iepatīkās. Es arī biju par viņu aizdomājies. Tā kā, zini, mēs tad Monterī Valmērā esam studējuši. Jā. Man bija interesanti padomāt, kur tas bija, to dzīvokli, to māju, kā tas izskatījā. Jā, tas arī bija interesanti. Jā, pat tās ielas, ka jūs varat iedomāties, kur tas bija. Es arī aptuveni, iztauc kā, kur ķipa tas izskatījās, jā. Mēs Montu esam bijuši arī tajā mājā iekšā, man liekas. Gan jau ne tajā dzīvoklī, bet ne tajā dzīvoklī, bet tajā mājā esam bijuši, jā. Dejām, ko jūs tur darījāt? Jā, bet... Evija tur Evija kādreiz dzīvoja tajā mājā. Gotcha! Iedomājies, tu runā par to, kā tev bija klausīties to sēriju. Tu padomā, kā Evijai bija klausīties to sēriju. Viņa reāli klausās to, kas notika tajā mājā gadus apakaļ. Ok, got it. Jā, next level, jā. Ok, nākamais. Kaut ko es... Kaut ko vēl gribēju piekomentēt par to sēriju. Viņi ir vienkārši... Starp citu tā sērija... sērija šis case. Viņš arī Latvijā ir diezgan slavens. Es neteikšu, ka slavenākais, man liekas. Bet, labi, zināmākais pa slaveniem nesauks viņus. Bet viens no zināmākajiem, ja viņš jau tika pieminēts. Par viņu ir gan grāmatā rakstīts, kuru mēs esam pieminējuši Latvijas skandalozākie noziegumi, kā tur bija. Zinu, kad Krimināla Chronikas ir taisījušas epizodi par viņu, tā kā viņš tāds diezgan zināms case, tādā Latvija, ko es varētu tagad blakus šim caseam no Latvijas caseiem ir Naziņa Bāda un Roguļovs, kas bija tāda, diezgan zināma. Pabērze bija tā, ko nogalināja, Pabērze, jā. Jā, un Aleksejevs bija tas dumeķis, kas nevarēja izpildīt normāli parastu pienākumu. Jā, viņam bija viņa jāiemidzina. Un jānosīt. Viņam bija viņa jāiemidzina. Jā. Un tā vietā viņš ar atslēgu pa galvu vienkārši viņa iedod. Jā, viņam bija jāiedur tā šļircīte, viņam bija jāiedur, vai kas viņam tur bija. Jā. Bija tā, nē, man liekas, viņam bija tas, viņam bija jāiemedzina, viņam
viņam bija viņa jāiemidzina. Viņš vienkārši ar atslēgu rokās bija, tāpēc, ka viņš tēloja elektriķi, lai viņi ielaistu vai kaut, nezinu, ko tur. Tehnisko darbinieku. Viņš gribēja nozagt no pabērzes to gredzenu, kas ir laikam bija tas laulības gredzens. Viņš ķipa sasolīja, ka esot bijis kaut kur 8000 rubļu. Beigās viņš bija kaut kāda 80 rubļu tomēr. Jā. Kaut kas tam līdzīgs. Galīgi nesagāja. Galīgi nesagāja tur, jā. Tā viņi pēc tam uz Krieviju aizsūtīja. Tur. Jā, arī viņa vēl... Viņa pēc zobārstu šācēja, jā, bet kaut kādā Krievijas tur cietumā laikam. Nu jā, viņa bija patālis pētījuma apos, bet gadus apakaļ viņa it kā vēl bija dzīva, tagad viņa uzrādās mirusi. Nē, nu es domāju gan, ka viņa būs mirusi. Viņa jau rakstīja, ka viņa bija atgriezusies Latvijā, bet, ķipa, ka viņa esot palaista laikam, lai atgrieztos Latvijā, bet viņa tā arī neatgriezās. Kaut kas tāds, jā. Tā kā, jā. Yes. Nu, labi. Bet jā, labs case. Kaut ko... Tagad, kad mēs viņam izgājām cauri, man bija tāda sajūta, varbūt viņu vajadzēja ielikt top 5. Es biju nospēlēju, bet man viņš nav top 5. Bet labs, jā. Nu, labi. Jā, pirms mēs atklājam pirmo vietu, jā, tad mums ir pāris epizodes, kuras mēs tā kā... Principā katrs no mums, kurš gribēja arī ielikt top 5, bet vienkārši, izlēmām par labu kādai citai beigās, kā, vienalga, es varu pateikt. Es nezinu, jums ir vairāk, kas man ir 2 vienkārši. Honorable mentions? Jā, 2. Pēc idejas man arī ir 2. Ok, ideāli. Es varu pateikt, ka no manas puses honorable mentions īstībā diezgan interesanti, kad iepriekš tika pieminēta Zodiaka epizode, jo tas noteikti man iet honorable mentions. Tā kā man liekas, tā arī viena bija tāda ļoti labs case analysis konkrēts mums bija, kad mums vesela epizode bija tikai par vienu konkrētu case, un kur mēs riktīgi viņu apskatījām no visām pusēm un saistītās lietas ar to. Un otra, kas man ļoti patika, bija actually par krāpniekiem. Tā man arī ļoti epizode likās laba, jā, un īpaši, kas man visvairāk patika tajā epizodē, tieši Robija stāsts par to naudas mašīnu. Kā tur bija? Tā kā nereāli labs. Jā, kaut 6 stundām atstāja čalu un vienkārši pazūd savāc naudu. Tā kā rītī labs case, man likās bija, un... Tā kā, jā, tāpēc es gribēju ielikt noteikti honorable mentions viņu for sure. Man viņam patika arī tas backstories, ja es tagad nejaucu ar Mansonu, man liekas, ka nejaucu ar Mansonu, kad tam čalim, es aizmirsu, kā viņam bija vārds, bet tas, kurš bija tas krāpnieks, kurš izdomāja to aparātu ar 6 stundām, ka viņš nāca no nabadzīgas ģimenes, un tad viņš ieraudzīja viesnīcā kaut kādu pāri, kuri tur viņiem nes daudz ēdienu, un viņi tāpat viņi baigi nēd, un kurš bagātos ieraudzīja, ka viņam tad tas naids. Parādījās pat visu pasauli, un tad viņš kļūst par to konārtistu iesākumā. Tu nebija arī tas case, ka ķipa mēģināja nopārdot Eifeļu torni? Jā. Bija tas pats, jā. Viņam pat vienreiz izdevās, man liekas. Viņš pēc tam mēģināja otrais, un tad jau kādam tā schēma likās redzēt, un tad bija tāds, nestrādās. Es par tā Anna Delvey, kā mūsdienu laikā var palielam viņu apčakarēja Amerikas gudros cilvēks. Gudros, ne, bagātos. Viņa nebija tik gudra, kā jau sapratām. Kas man nepatika šai sērijai bija tas, ka viņai bija 2 stundas 30 gara, man liekas, viņa garākā sērija šitā sezonā. Jā? Es zinu, ka es tajā Anna Delvey diezgan ļoti iedziļinājos. Varētu būt, jo mēs varētu tā būt, jo bija 2 keisi, kuru mēs diezgan iegājām detaļās, tā kā varētu tā būt. Jā. Ja tas Anna Delvey, tas jau bija tāds mūsdienīgais, tas jau... Jā. Ok, tad man ir jāsauc savs honorable mentions, jā? Yes. Mans honorable Zodiak gan es negaidīju honorable mentions, ja godīgi. Man arī Zodiaks ir honorable mentions. Nopietni? Jā, tāpēc es teicu, man pēc idejas arī ir 2. Tāpēc es teicu, man arī pēc idejas ir 2, jo viņš ir 2 daļās. Nē, bet Robis ir pat tāds, es negaidīju, ka Zodiak... Viņš nekad vairs neliks augstu tās epizodes, kurās es iedziļinājos. Viņš pateica, lai mēs tikšam ņipā.
Es tikko otrajā vietā tā iedzirdu. Es tik labi epizodu, tik nice, tā kā, dāmas tāds honorable mention. Labi, jā. Top 5, nē, bet es atvičāju, Klau, tu man Irben ar neieliki pirmajā vietā, tā kā nevajag, jā? Es viņu neieliku honorable mentionos. Tev mam. Labi. Man ir honorable mention, paldies. Drama. Nu, labi. Zodiak. Labi, Zodiaks. Nē, man ļoti patika, man ir, Nē, es pat honorable mentions, man patika, jā, ka iedziļinājās, bet tas ir problēma tāda, ka man patīk kaut kas, ko īsti neviens nav izpētījis. Jo Zodiaks, taču tikko runājam, ka viņš ir apskaties, cik daudz fórumu, kas joprojām par viņu runā, joprojām meklē, cik daudz filmas par viņu ir iznākušas, ka viņš ir viens no the most notorious, ja? Tā ka viņš jau ir tāds leģendārs zināms, protams, es daudz ko vairāk uzzināju, kamēr mēs filmējam to epizodu, tāpēc viņš nav tajā top 5, bet viņš ir tajā honorable mentions, tāpēc, ka tiešām bija interesanti, ka pilnībā 2 epizodēs varēja izstiept. Un tur tā lieta. Arī fakts, jā. Jā. Yes. Jā. Nu, ja jums honorable mentions bija Zodiaks, tad man no jūsējiem honorable mentions ir Černobiļa. Oh my god! Disrespect! Oh my god! Shame on your cow! Oh my god! Jebau! Nav komentāru. Kas jau otrs? Nē, Černobiļa bija tā sērija, kur es teicu, man liekas, arī man pieminēja, bet kas ir struktūras ziņā līdzīga, man likās, 9/11 sērijai. Un tas ir tas, pa ko tu nevarēji izlemt, ja? Jā, es domāju, kur no viņām man vairāk patīk Černobiļa vai 9/11, jo abām ir tā kā tas timelines, ir kaut kādi fakti. Tad Latvija iepīta, un tad ir Pauls konspirācijas teorijas abās divās bija, un tāpēc man liekas, viņas abas ir top 5 vērtas, bet kaut kā manā ir tikai viens spots, man ir jāizvēl starp abām, un es izvēlēs 9/11. Jo, es paskaidroju arī, kāpēc es biju more invested tajā kaut kā, un kopskatā man viņa patika vairāk. Šajā sērijā Černobiļā, jā, man vairāk patika mana daļa salīdzinot ar 9/11 tieši par manu daļu runājot. To es varbūt atzīšu, jā, jo tur tas turismas klāt un tas Černobiļas tie. Jā, bija interesanti pa tām tūrēm. Jā. Yes. Bez tā ir pamauts pofīgi papildus drošība 20 eiro. Dvacās sajies. Jā, bet es viņā nebiju, salīdzinoši ar 9/11, es viņā nebiju tik ļoti invested, un man liekas, ka tā Pauls daļa man arī vairāk patika 9/11 daļā, man kaut kā vairāk. Tāpēc, ka tur bija kaut kāds huiņi, tāpēc. Nu jā, un, nu jā, tālāk, bet saka, tur tas tā mans daļa, nu, es abām divām mielīdz labi, tad jā. Otra man bija Raganas honorable. Oh, damn! Okay. Bet tas bija tāpēc, kad es vienkārši tagad skatos, noskatījos no Marvela Agatha All Along, un es riktīgi iegāju Raganās iekšā. Bija tāds, ja es to seriālu būtu nostājies pirms Raganas sērijas, varbūt bišķi citādāk viņa, nu, netaisīt, būtu kaut kāds citādāks vibes. Bet vienkārši tāpēc, ka es noskatījos, tam tāds, Raganas riktīgi cool, bet, nu, man nelikās, ka tas būtu iemesls, kāpēc tik top 5, zini, mans top 5, es seriālu nostājos iepatikās, so, tāpēc neliku top 5, bet other than that, jā, honorable mention likās šobrīd hais par to ir bišķiņ, tā kā tālūk. Bet, jā... Bet man patīk, jūs man esat pārsteiguši šodien. Tu mūs pārsteidz! Es reāli brīnies, ka man ar kādu kaut kas sakrita. Divi pilnībā. Jā, man ar tevi, Paula, kaut kā sakrīt. Kaut kā savaibojam, zini. Jā, kaut kā līdzīgi skatījām. Un Robčiks kaut kur otrā galā, laikam. Robis tāds, jā. Honorable mentions Černobiļa. Jā, un tad mums tas jau, kur man bija 4. vietā. Jā, man bija 3. balīgs. Jā, nu re. Jā. Un tad mēs viņu Zodiaku. Man bija 2. Zodiaks mums ir honorable mention. Jā.
Nu, to nevarēja nepieminēt. Tagad jūs redzat mūsu podcastu dinamiku un pēc te ir Mountain Ball. Cik ļoti šo dažādu padarēs, jā. Yes, sir. Bet, jā, nu. Bet neko, mēs esam desertā tagad. Jā, mums ir tās pirmā vieta, motherfucker. Kas tas būs? Es varu pataisīt intrigu tādā ziņā, kad atkal epizode jau ir pieminēta no manas puses. No manas puses arī. Oh! Girl, tev ir? You wanna say it together? Manēja arī ir pieminēta. Tev arī pieminēta? Ok, tad kaut kur mums savaiboja domas tikai nelīdz galam. Ok, es saku, Monta, tu sāc, man intriga parāv. Monta sāc. Ok, īstenībā riktīgi rēcīgi, ka tu man to saki, jo zini, kāpēc? Tāpēc, kad Crime of Passion. Oh, shit! Un tu viņu ieliki otrajā vietā. Man viņš otrajā vietā, jā. Jā, un tu galvenais saki par to keisu, un es tik ļoti gribēju pateikt, jā, ķipa, tā kā tāpēc es viņu ieliku pirmajā vietā. Damn! Labi, Robčik, kas tev tur būs? Kulti, Heaven's Gate un Charles Mansons. Okay, good. Kulti. That's a good one. That's a proper one, yeah. I can agree with that one. I can agree. Un tad manējais ir 911 zvani. Oh my god, ok, šito es negaidīju, godīgi. Wow. Yes. Es toči negaidīju arī. Es reāli negaidīju šito pavērst. Davai, Monta, aiziet stāsti, nu kāpēc tas? Nē, es kā, nu palielam te jau izstāstīju, bet... Jā, nu tā, es jau diezgan izklīdu savā. Jā. Savā haipā. Jā. Bet galvenais, nu jā, man principā to epizodu visu paņēma tas Latvijas case, un ja man atkal jāskatās, kā pasaka, tāpēc, ka tas case bija tik labs, un gan mana daļa, gan arī, jā, tā kā, nu vispār kopumā epizoda man likās arī atkal diezgan laba, plus tas case bija izcils, tāpēc man viņa vienkārši uzlidoja uz pirmo vietu. Tāpēc tas tā kā izcēlās starp visām epizodēm, es teiktu visvairāk no caseiem. Yeah. Robčik? Case par to Valmieru, ja? Jā. Jā, man kaut kā... Visu laiku mīļākās sērijas no šīs sezonas ir Zodiaks un Mansons un Kulti, bet, nu, vairāk bišķi uzfokusējoties uz Mansonu, un es Mansonu noliku pirmajā vietā, tāpēc, ka man viņš kaut kā ļoti pat nesaistās ar mūsdienām, bet es mūsdienās redzu visādu tādu... Kā lai pasaka, krāpniecība tā kā uz psiholoģijas bāzes, tā kā, nu, kad cik ļoti uz psiholoģiju tiek spēlēts un cik ļoti ir dezinformācija un tā. Un tas viss Heaven's Gate arī. Tas bija manējais. Un, nē, es vairāk par to Mansonu, kad kaut kādas lietas, ko es redzu, kas notiek, man liekas, šobrīd, nu, tā kā šeit, nu, mūsdienās pasaulē, kad... Čārls Mansons to darīja iepriekš, jo man liekas, tik daudz šobrīd tiek, nu, tā kā, rupi sakot, čakarēti cilvēku, un ir tik daudz dezinformācijas, un man liekas, tik viegli tikt apčakarētam kaut kādā mērā. Tad man liekas, kad Čārls Mansons to darīja gadus atpakaļ, un ar to viņš ļoti izcēlās, un es brīži domāju par to, kas notikt, ja Čārls Mansons tagad būtu darījis to, ko viņš darīja tagad, ar to resursu, kas šobrīd ir pieejams. Un kad, liela pārdomām. Nu, un visa tā psiholoģija, kā viņš spēja apstrādāt cilvēkus, tā kā, ko tik viņš nevarētu nopārdot, man liekas, mūsdienās, bet kā viņš ļoti izmantoja to laiku, kurā viņš ir, kad tie bija rebeli kaut kādā mērā, kur tur, nu, ne rebeli hipiji, kas bija bišķi par sistēmu, un viņš ķīpi tēlēja, ka viņš viņus saprot, un tādā veidā psiholoģiski viņš apspēlēja, un sadeva viņiem narkotikas un lika viņiem strādāt savā labā. Man likās tik iespaidīgi, kad... Jā, tas ir kaut kas, ko mūsdienās varētu darīt, bet viņš to darīja jau tāpēc. Jā. Tad es palieku ar saviem 911 zvaniem. Jā, interesanti, kāpēc, jā. No visām, visticamāk tādēļ, ka šī bija visatšķirīgākā, kad šitā bija tāda interaktīvāka.
salīdzinājumā visām pārējām. Ar visu to, ka mēs tiešām visi kopistiski gan savā starpā, gan arī ar klausītājiem noklausījāmies tos zvanus, pirms mēs viņus tālāk apspriedām, jā. Arī par to tur Ruth Price, ka es dabūju padziļinātāk iedzināties. Un it kā sources avoti teica, ka viņi vispār tas ir īsts, un tā vecena izdzīvoja. Tā, Dievs. Bet, jā, tas ir vēl internet spekulācijai, lai paliek, jo es tagad arī sāku to apšaubīt. Bet, jā, tādā ziņā, ka viņi visvairāk atšķīrās. Es zinu, ka Robčikam bija pain in the ass viņu editot, tāpēc viņš viņu nekur neielika. bet tādā ziņā man arī tik patika tā epizode, kā viņi izcēlās no vispārējo fonu. Es viņu ieliku 3. vietā. Oh, sorry. Jā. Girl, sorry. Robis neļāvās savam bajies nosist viņu baigu uz lejām. Bā. Atstāja top 3, jā. Yeah. Bet nē, interesanti īstenībā, arī interesanti. Tā kā, pa lielam, es jau Robija, kas saskaitīja punktus, bet man liekas, tas ir vairāk nekā skaidrs, bet bez punktu skaitīšanas, ka es ar Paulu izcēlu mūsu sezonas favorīta epizodī par Valmieras case. Tātad Crime of Passion uzvar visu sezonu. Man tā nesanāk. Nē, no way. Girl. Nesanāk. Davišķi kaut kāds pluspunkts Zodiekam. Nē, bet nevar būt. Paulai bija 2. vieta, man bija 1. Jā, man bija 2. vietā, tad tam ir 4 punkti. Un no manas 5. Tā kā... Jā, ir 9 punkti, bet man sanāk arī rekur... nē, ir viss kārtībā. Honorable mentions nav jāliek punkti. Jā, honorable mentions nebija jāliek. Nē, es sajaucu atkal 9, 1 zvanu ar 9-11. Nē. Labi tie paši cipari, okei, bet... Svītriņa pa vidu. Kāpēc? Nē, tur... Nē, bet tur nebūs nevarētu savādāk sanākt. Bet jā, tā kā šī ir tā tad... Principā mēs ar Paulu izcēlām viņu par kroņa epizodu. Tā kā, jā, tad tā ir kopumā tā skatoties, kad, jā, mēs Paulu agreed, kad principā, kad šī ir, jā, kad tā ir vislabākā epizode, un ļoti tuvu 2. vietā sanāk pa 1 punktu tikai pēc manas matemātikas. Zemāk sanāca par 911 zvaniem. Yes, tāpēc, sir! Es palieku izračīju viņu. Jā, tāpēc, kad tu viņu uzliki, jā, kā 1. vietā, tāpēc diezgan augsts sanāca. Tā kā tur bija Paulai ar Robbie agreements, kad viņa vajadzētu 2. vietā. Un tad 3. vieta mums sanāk ir, tu paskatīšos, kulti. Jā, nu tad tur es ar Robi sakrita man domu. Īstenībā rēcīgi. 1. vieta es Paula, 2. vieta Robis Paula, 3. vieta es un Robis. Perfekti, vienkārši. Tā kā smuks tāds Valmieras 3 stūrs. Bet jā, tā kā, bet īstenībā jā, par 1 punktu tikai atšķīrās 1., 2., 3. vieta, tā kā ļoti tuvu bija viss novērtēts. Jā. Nice. Un man 4. vietā nāk Čornobīda, kur es esmu vainīgs, laikam. Tu viņu novilki uz leju, viņa varēja būt augstāk. Es viņu reāli izvelku ārā no top 3 un iedavu honorable mention. Jā, reāli viņu dogremdēja. Jā. Vienkārši lol. Jā, bet, es domāju, ka viņi arī ir top 3 cienīgi. Noteikti. Tāpēc es viņu pieminēju. Interesants salikums, jā, Černobiļa, kulti, 9-11 zvani un... Kāpēc? Ak, Diev, kāpēc tu saki 9-11? Bro, you fucked up. Skaties tā redz. Again! 3. reizi jau šodien. Un Kaislas nozieguma 1. vietā. Jā, wow. Es negaidīju Kaislas noziegums. Es par viņiem biju domājis, bet... Nē, mums ar Paulu vienkārši fascinēja. Nē. Mums savaibo. Jā, mums ar Paulu čis fascinēja. Nē, es priecājos, ka jums patika. Nē, Keis bija labs. Jā, tepat Valmierā.
Nē, man vienkārši tas keiss nones no kātiem. Tāpēc Jā, es klausījos, jā. Es vienkārši klausījos, un vienkārši tu saki ar vien vairāk lietas, un katra nākamā lieta... Es ņem vārdus ārā no tevis. Un katra nākamā lieta paliek ar vien trakāk, un tu domā, ka nevar būt sliktāk, un paliek vēl sliktāk, un man bija tāds... Vienkārši viss ir slikti. Vienkārši tur bija konstanti viss slikti. Tur vienkārši viss, kas varēja noiet sliktāk, aizgāja vēl sliktāk. Jā, principā, jā, viss, kas varēja noiet greizi, nogāja greizi. Čipa zemāk pa zem nevar krist, bet tur kaut kas toči iegrim iekšā. Jā, nē, tur ellē viss bija vienkārši, ak, Dievs, tas bija traki tur. Es nespēju nocekt, tā ir īstenība, ja godīgi, tā kā liekas filmas sižets kaut kāds vienkārši. Jā, kaut kāds čistas seriāls. Jā, tā kā neliekas, ka tas par iespēju. Tas ir tā kā es teicu, ka man liekas filmas cienīgs sižets. Bro. Ak, Dievs. Sižets. Sižets. Anyway, pirmā, kad mēs tīrlistu likām, un kad es ieliku Dreimeni, un bija tāds tur filmas cienīgs, tur čali nepaties, tur ieliek cietumā, tad viņu sit, tad viņu ieliek uz nāvi, un tad viņš tomēr izgājas, tad viņš nonāk slimnīcā, un tur cits lietas notiek. UTT, un tagad patīk, ka tu stāki par šito, kad atkal ir tā kā pirmā vieta, un atkal ir, jā, tāds seriāla filmas cienīgs materiāls, tā kā. Tāda interesanta sakartība. Jā, nē, man liekas diezgan solidi. Jā, man vienkārši saskanēja nedaudz vairāk Paulu, bet tā kopumā man liekas tīri esam pa lielam uz vienu viļņu, vienkārši atšķiras, kā cik ļoti kam uzrunāja, kas. Cik spēcīgs vilnis. Jā, cik spēcīgs tas vilnis, bet pa lielam nebija tik traki, tā kā. Kad pilnīgi atšķīrās, tur, nezinu, galīgi, kur out of this world, ka kāds kaut ko būtu pateicis. Jā. Jā. Pretty good. Pa lielam es skatos visiem arī visas, kaut kāds noteikti sērijas pa lielam izgāja apli, ir kaut kāds sērijas, kas vispār nav pieminēts, kas ir skaidrs, tā kā, tās tur nav. Un kaut kādas no visām 8 man sanāk, kuras ir dabūjušas punktu, tā kaut kādas 4 mēs esam ielikuši, kuras noteikti vispār nav pelnījuši. Ko? Ups. Jā, vispār runājot par to, jums ir šo sezonu kāda epizode, kura likās vai pilnīgi tā kā nē, vai vienkārši, kuru, ja varbūt ne tik traki, tad vienkārši, kura jums tā kā personīgi varbūt tā kā super neuzrunāja. Jums ir tāda epizode? Man ir tāda epizode, noteikti, es uzreiz varu pateikt. Davai saki. Trūkrēm un slavenības ir tīpaši otrā daļa, kur mums bija intervija ar Montu Kārkliņu. Nav nekas pret Montu Kārkliņu. Nav nekas pret Montu Kārkliņu. Oh my god! Robi, šito būs jācenzurē, Dievs. Šito nevarētu palaist. Mums ir viens viesis, un tas pats ir slikts, jā? Es visu laiku cenšos pateikt, ka man nav nekas pret Montu Kārkliņu. Vai vispār Montām. Paldies! Girl! Bet Paul to pacēli jau jaunā līmenī. Es paņēmu vienkārši vārdus no tavām domām. Es nevienā brīdī neteicu Montu. Nē, tu teici, ka tev kaut kas pret Montām. Kad viņam nav, viņš teica, ka nav. Šā, patīs apakaļ. Dievs. Es teicu, ka man nav, jā. Kāpēc man nepatika? Tāpēc, kad tur vismazākā saistība ar trūkrēm, man likās, ir pirmajā epizodē, jā, bet, pirmajā daļā. Jā. Bet otrajā daļā mēs tikā bijām tēmējuši uz to, kad mēs iesim kaut kādos tur backstage storijos un bet mēs beigās vairāk to sēriju uztaisījām par pašu Montu, kas uz kopējā podkāsta fona liekas tā kā visneiederīgākā sērija no visām. Sērija kā tāda, es neko nesaku, man liekas, bija forša intervija, mums tā ir, man liekas, šajā sezonā vienīgā video sērija. Jā. Un tā bija arī pieredze ziņā ļoti forša pieredze, gan man, gan Montai, gan visā citādi. Mēs atgriezāmies studijā, tas viss bija forši, bet ja es skatos uz tādu radara kopfonu, mēs esam trūkrēms, tur viņš bija vismazāk. Tāpēc es viņu liktu kā pēdējo vietu. Jā. Ja godīgi, man laikam tev būs jāpiekrīt.
Jo tā kā, ja es skatos pārējās epizodes, tad, tad es laikam piekritīšu tev, ja mēs no tāda skatu punktu skatāmies. Nu, man pārsvarāt visas tās, ko nepieminēja, neteikšu, ka kāda ir kaut ko sliktāka par citu, bet tās noteikti varbūt nenokļūt tajā top 5, jo tās man kaut kā uz sitienu neuzrunāja. Tā kā salīdzinājumā tās, ko mēs izvērtējam. Tur tā man nav konkrēti, bet ir iemesls, kāpēc viņas nenokļūt tajā top 5. Jā, makes sense, jā. Jā, jo mums, es nezinu, vai tu, Paula, noklausījies iepriekšējo, ka mēs tierlistu ar Robi taisījām uz 2. sezonu, bet mums bija riktīgi smieklīgi ar Robi tas, kad mēs runājām par epizodi, kura mums nepatika, mums vienkārši abiem diviem vienkārši bam, at the same time bija tā pati epizoda. Kurajā tā bija? Un tagad pildīgi tas pats. Kura tā bija? Kura tā bija? Vai? Nebija šausminoši. Nē. Nebija... Dziesmas? Nē. Dziesmas, Nē, tetovējumi. Jā. Arī ar viesi. Jā! Kas jums kaita? Mēs vienkārši tas tik rēcīgi. Bro! Tur bija veseli 2 viesi. Bro! Jā. Es šito ņepie sirds, jo es arreiz tāds biju. Nu, bet pastāst, kur tas tagad. Jā. Un es tagad aizstāvu tos, kur te nav. Bet rītīgi rēcīgi. Bet tu esi tur, kur viņi nav šobrīd. Yes. Nu, labi. Bet, bro! Zini, nākošajā sezonas ending sērijā Viesis. Robs un Monts tikai ķipā, ir kāda sērija, kur jums nepatīk, jā, viss ar paldu, kas tikai pacēlas no viesas hosta. Oh my god. Dude! Complete roast vienkārši aktīvs. Nē. Pal, mēs tev mīlam, viss kārtībā. Tieši tā. Obviously. Nu, labi, nevar tā. Nevar tā runāt. Paldies jums, es jūs arī. Savādāk jau nevar būt. Tieši tā. Bet, jā, tetovēm viņi bija arī viss kaut kādā ziņā cik nepaķeks, bet tas bija... Nu, arī super nebija ar case. true crime sasaistīt, jā. Tur tā exactly. daļēji tikai, jā, tas gan. Fokus vairāk bija uz viesu nekā uz sēdi. Nu, jā. Uz tematu, tā es gribēju teikt. Jā, uz tematu, jā. Un, jā, bet, I mean, jā. Tā kā, jā, bet jā, rēcīgi, ka mums atkal sakrīt domas par to, bet, jā, un kā vispār, ja jums tā skatoties uz sezonu atpakaļ, un īpaši man interesē, ko Paula tā kā domā par savu pirmo pilno sezonu, kādi iespaidi gūti, kādas lietas tā kā patika, kas, nezinu, varbūt kādas lietas, kas jums liekas, ko mēs varētu uzlabot. Man liekas, ka, ja es pa sevi tad tā, zikā ar katru epizodu paliek vien drošāks runātājs, vairāk var izpausties, un tur tādā ziņā vieglāk uzreiz runāt ir brīvāk, foršāk, ja? Un tad uzreiz arī vieglāk iedziļināties paši tajā vispār, ko tagad runā. Tādā ziņā tas tā pašizaugsmē diezgan tā piepalīdzējis ir. Tādai brīvajai runai. Es atceros manu un Monts pirmās sērijas. God. Bro, es nesen, man patīk citreiz, kad es tīri māju, man patīk paklausīties tās epizodes, un tad es vienreiz māks pat jums uzrakstīju, bro, ir jūtama izaugsme, ka daudz vieglāk tagad iet, ka nav jāvēl kārā domas un vārdi. Tas bija tik neveikli sākumā. Bet visi jau kaut kur sāk. Man vēl bija tā, jo man tā skatos. Nu jā, bet man bija grūti. Es arī to atceros, ka man tā bija grūti, un tāpēc tagad tu Paula to sākumu bija tāds man reāli bija grūti. Reāli. Es atceros to pirmo sēriju, ka mēs Fresh studijā sēdējām pie tās mazās kastītes kaut kādas, tur kaut ko savienojušies, un pirmā sērija, kur starp citu mēs abi runājām ar Montu par vienu keisu. Un tur nebija vairāk nekā cita, mēs abi atsāstījām to ansikopēru. Otrajā sērijā mēs vispār kaut kādu schēmu tikai radījām. Līdz ar to tā pirmā sērija, man liekas, pati rada ar pirmā sērija arī salīdzinoši interesanti.
sistēmas, schēmas. Jā. Un tādā ziņā, bet tie laiki, un toreiz mēs vienreiz nedēļā, man liekas. Jā, mēs sākumā ritīgi grindojām, reiz nedēļā reāli. Jā, cepām, un tas bija Yes, and then we got jobs. Jā, tie bija laiki. Jā. Tā kā tālūk. Jā. Bet jā, man liekas, kopumā, ja jāskatās uz sezonu kā tādu, man liekas, ka, vienkārši, protams, kā arī Paula teica, man liekas, ejot tālāk, paliek labāk, un atraduši, man liekas, mēs esam atraduši kaut kā savas, kā es saka, nevis... nišas. Jā, labs vārds, jā, nišas. Kad, mēs zinām, kura ir stiprāka puse, kuram tā kā padodas labāk konkrētas lietas, un man liekas, we're leaning into that, un man liekas, tas ir riktīgi labi. Jo tas tā kā tieši naturāli visu padara, un kad mēs arī tagad, kad mēs ar Robi bijām divatā, tad tik cik mums tā diskusija varēja būt, bet tagad, kad mēs esam trietā, tad mums var ļoti vairāk pavilkties tā diskusija, kas man liekas tieši atdzīvina visu šo procesu, tāpēc, man liekas, ja salīdzinu no otrās sezonas, tad noteikti es jūtu izaugsmi, un man liekas arī temati, ko mēs runājām šajā sezonā, arī bija diezgan, es teiktu, tā kā principā, Robs teica, piemēram, uzreiz par to epizodi, kad pārējās visas epizodes, tā kā, kad, man liekas, nebija tāda neviena tur slikta, vai es nezinu, kurā bija tāda dievs, tā kā visas, man liekas, bija diezgan labas īstenībā un diezgan labi strukturēts, tā kā. Ja kopumā jāsaka. Nice. Jā, mēs esam iegājuši kaut kādā savā sistēmā, mēs esam iegājuši kaut kādā savām. Jā, man arī var piekomentēt, man prieks, ka Paula tik forši ielaca iekšā, ka viņi vispār piekrita būt ar mums šajā sezonā kopā. Thank you! Un ceram, ka viņi būs nākotnē ar mums arī kopā, bet jā, kā kaut kā tā forši sakrita, kad no visiem viesiem, kas mums bija, mums Paula kaut kā visvairāk atstiņās iekritis. un trāpīja un sagāja, un es atceros kaut kādas tās, kad bija sākumā tā ideja padarīt visu to dinamiskāk, iemest trešo cilvēku, un kad kaut kā radās ideja par Paulu, un Paula pati ātri diezgan piekrita, un tas, man bija fāli, man patika. Un kaut kā beigās forši viss tā kā sagāja, un katrs atrada to savu lomu, un tādā ziņā ir riktīgi forši, kad mēs tā forši esam spējuši sastrādāties, un pat sezonu. Baigi es nezinu, vai saraustīt ir īstais vārds, vai iztaipīt, bet tur tās lielās atstarpes bija. Šitā vēl pagarinātā sezona arī, kad ilgāk. Jā, kad tur, nezinu, ir 2 mēnešu atstrapes starp sērijām, tas varbūt man tā, bet, tam ir paskaidrojums arī loģiski apakšā, tā kā tas ir, kāpēc tas tā ir, un tas jau arī bišķi ir, visi, nezinu, izlīdzina vai, maina. Tā kā tālūk, bet other than that, man patika spēcīgais sākums, kas man likās bija. Zodieks, sorry. Jā. Mūsu honorable mention. Honorable mention. Honorable mention. Bet honorable start. Honorable start. Bet, man arī, kas man arī grūti pateikt, cits bez tā, ka kas man tur baigi nepatikt, bet, man bija riktīgi labs, man liekas, tas, ka Paula bija tas uzreiz citādāk garšīgi. Noteikti. Jā, bija riktīgi mēs, tā kā. Un, forši, man prieks. Man arī. Par jums. Man arī prieks būt daļai radara. Protams, klausītāji var ielikt arī savus top. Jā, noteikti lieciet, kas jums bija mīļākā epizode šajā sezonā, Yes, mīļākā vai kā jūs paši vēlaties, bet katrā ziņā, kā mēs teicām, šis ir mūsu subjektīvais viedoklis, no mūsu vienkārši puses, kā veidotāja puses, bet no skatītāja perspektīvas, sazinu, tur varbūt kaut kas pilnīgi cits ir. Jā, varētu tā būt, pilnīgi varētu tā būt. Jā, tā kā,
Varbūt Evija var uztaisīt kaut top 5. Jā, mums varētu Viņa būt. klausās. Ja viņa ir reāls klausītājs, kurš klausās visas sērijas, viņa ir daļa no komandas. Mēs nespēšam, bet Evija, tu klausies, ja tu vēlies, tad tu vari Evija, izdarīt. no pressure. Nē, nu, Kā tu tik tagad saki? just saying. Just saying. Jā. Tā kā tā, lūk, jā. Jep. Paldies jums par šo sezonu, laikam jāsaka. Jā. Paldies, klausītāji, ka jūs turpināt ar mums būt. Mums prieks, ka mūsu podkāsts lēnām, bet steadily aug, teiksim tā, ja mēs to varētu tā ielikt tādā kategorijā. Man arī prieks. Man liekas, tad sanāk, ka mēs tagad bišķi aiziesim vasaras atpūtiņā, kā saka, paņemsim atvaļinājumu. Un, tad ar jauniem iespaidiem, ar jaunu skatījumu, jaunām idejām, tad, leksim iekšā atpakaļ mūsu jau 4. sezonā. Damn. Vēl viens bonus viņš būs atgādināšu. Jā, pirms tam bonusiņš, jā. Vēl mēs iedosim, būs sērija par Ļeškovu, man liekas, viņš sauc Leskovs. Yes. Paldies, Tredz, paldies ieteikumiem. No Ļoti Tredz novērtējams. Par to es arī noteikti pastāstīšu, un par viņu arī būs diezgan raips stāsts. Kāds grib, protams, var man pievienoties sēriju, bet katrā ziņā, ja Kēslas noziegums stāsts bija interesants, man liekas, šis kaut kādā mērā arī būs interesants. Neteiksim, varbūt tajā līmenī. Es jau domāju, arī debils. Bet te ir vairāk par schēmām un bišķiņi 90. un mazliet par sportu parunāšu, starp citu arī, kas ir begi interesanti. Bišķiņi sports ar kriminālo sakrīt, jā. Jā. Bet par to jau vairāk, tad, kad es runāšu par Ļeškovu, bet es arī no savas puses gribu pateikt paldies klausītājiem. Mums bija arī bišķi tāds atklāšanas posmiņš šajā sezonā arī, kad mūs pēkšņi atklāja gan X-ā, gan Tredos, gan mēs bišķi pacēlāmies klausījos. Tas bija ļoti forši, patīkami. Tas arī tāds sezonas highlights. Jā, paldies tiem, kas mūs klausās jau ilgāk laiku un komentē. Kristiāna. Evija. Un laikam tas tur, kas Čomaks tam tur, kāds. Kristape Čoms jāveik. Jā. You know who you are, jā. So, you know who you are, jā. So, mēs sakām līdzi, jā, mums ir acis, jā. Un ausis un vispār. Un zebra. Bet, jā. So, paldies jums par šo sezonu, bija riktīgi nice. Paldies arī, saku, Montāņu Pālē par šo sezonu, kā jums iepriekš minēju, un bija forši, man patīk, paldies, kad... Paldies! Pateicoties jums, šis projekts var būt, un mēs varam atvēlēt šim te laiku turpināt un darboties. Jā. Tā kā mans paldies personīgais jums arī par to, ka tā. Yes. Jūs ļaujat tam būt. Yes. Thank you, man. Thank you, man. Labi, tad jau. Uzredzi. Esam nonākuši līdz tam punktam, kad ir jāsaka. Paldies, ka klausījāties, un tiekamies jau noteikti visam drīz. Yes. Čau. Ārā! Tikās. Ej, aiztaisi durvis.